Te izskanēja, ka mājmācībā izglītības procesu vada vecāks. Bet es nedomāju, ka tuvākos gados tā būs. Es domāju, ka mēs būsim tādā situācijā, ka pedagogs vadīs arī apmācības ģimenē procesu, lai iegūtu kvalitāti, jo mērķis jau mums visiem ir kvalitatīva iespēja iegūt kvalitatīvu izglītību. Nevis ķeksīti bērns skaitās skolā, kā tas varbūt ir daudz viet bijis šobrīd. Un vēl šobrīd ir tālmācības skolas, kur tiešām dod mapītēs dzīvokļu adresēs kopētas lapas, un bērns dodas ar kopētām lapām, vai vecāks aiznes viņam tās lapas un mēģina kaut ko apgūt. Un tas ir tas, ko mēs nevaram pieļaut. Bet tos piemērus, kas tiek te nosaukt arī kā labie piemēri, kur ir digitālie risinājumi, sekmju kontrole, sasniegumu vērtēšana, kur rezultāti ir labi, tas ir tas, uz ko jātiecas. Un kombinētās mācības būs realitāte daudzos lauku reģionos, bet padomājiet, vai mēs spēsim nodrošināt, ka katrā vietējā pamatskolā izglītība ģimenē nodrošinās to kvalitāti, ko spēj viena tālmācības skola, kurai ir visi mācību materiāli labāk nekā klātienes skolās sagatavot, īpaši tieši šai formai atbilstošie. Un tieši tāpēc ir šis priekšlikums. Es saprotu, ka jūs gribat atstāt kombinēto kā daļu no klātienes, lai obligāti noteiktu, cik daudz tam bērnam ir jābūt klātienē. Es pieņemu, ka jā, viņam kādreiz ir jāatnāk un viņu ir jāierauga. Bet vai būtu jānosaka obligāti katru nedēļu? Noteikti nē, jo tad diaspora to nevarēs īstenot. Bet tai pašā laikā, pieņemsim, ja tas būs noteikts kaut kādā samērīgā apjomā vai dota brīva iespēja katrai izglītības iestādē to vērtēt pēc bērna, pēc vajadzībām, pēc viņa veselības vai attāluma, jo mēs jau mērīsim kvalitātu un rezultātus. Vai mums tiešām ir jāuzrauga katrs procesa solis? Tas ir kārtējais birokrātijas un kontrolas un policiskuma piemērs. Uzticamies, dodam brīvību, skatāmies līdzi, kontrolējam rezultātus, akreditāciju. Viņi nedrīkst būt formāli kā līdz šim. Šobrīd ir tā, viss gan ir akreditēti, dažiem kaut kas papildus paprasīts. Visi turpina strādāt, gan tie, kas kopētās lapas daudz dzīvokļos, gan tie, kas perfekts mācību līdzekļus nodrošina. Tā nav atbilstoša kvalitatīva izglītība.